Ukraiņu delegācija Talsos ieradusies 7 cilvēku sastāvā, un šī nebūtu nav viņa pirmā pieturvieta braucienā. Pēc teorētiskajām apmācībām, kā soli pa solim izveidot fondu, praktiskos piemērus Ukraiņi jau apskatījuši Lietuvā un Valmierā. Mēs esam ieradušies no dažādām Ukrainas pilsētām un ciemiem, lai pārņemtu jūsu labo pieredzi un iedibinātu to arī pie mums. Jūsu modelis ir ļoti oriģināls un atšķirīgs, tāpēc mēs domājam, ka kaut ko analogu izveidosim arī pie mums Ukrainā. Uz jautājumu, kāpēc brauciena programmā iekļauts arī Talsu novada fonds, Ukraiņiem atbildi ilgi nav jādomā. Viņus ieinteresējusi talsinieku veiksmīgā darbība. Jūsu veiksmes vēsturi fonda veidošanā mums nav iespējams pārmantot, taču kādas nianses mēs varam no jums aizgūt un veiksmīgi izmantot arī savā pieredzē. Viesiem interesē, kā soli pa solim Talsu novada fonds veidots un kāda ir tā līdzšinējā darbība. Taču visvairāk viņus ieinteresējas iedzīvotāju fórums, kas tas ir un ko ar to var panākt. Tieši Talsi savulaik bija pirmie Latvijā, kas sāka rīkot iedzīvotāju fórumus. Ja varbūt 5 vai 6 gadus atpakaļ mēs vēl braucām mācīties uz citām valstīm, tad tagad jau ir tas brīdis, kad brauc pie mums mācīties. Un tas tā, kā saka, gan pašiem patīkam, gan vērtīgi. Es domāju, arī mēs uzzināsim, kas notiek citur un kā citiem tas top. Talsu novada fonds ir radīts, lai palīdzētu citiem īstenot idejas un labus darbus. Tā kā organizācija nav liela, izmēros iespaidīgi nav arī līdz šim īstenotie projekti, taču fondam un Talsiem tie ir gana nozīmīgi. Tie arī šodien viesiem tiek atrādīti. Apskatīsim pie Talsu novada muzeja skaisto dobi, kas ir tapusi novada fonda atbalstīta, arī pie Krīžu centra un pie bēbīšu skoliņas mazliet pakavēsimies un izstaigāsim arī Talsas skaistās ainaviskās vietas. Ja, protams, augstums viņas nenobiedēs, jo pie viņiem jau patreiz ir vēl stipri siltāks nekā pie mums šeit tagad jau. Delegācija Talsos pavadīja 1 dienu, un gūto pieredzi jau drīzumā tā centīsies ieviest arī Ukrainā. Tur šādi fondi šobrīd spēr tikai pirmos soļus. Sanita Liepiņa, Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgstiņš, Talsu televīzija.